Trešdien aizvadīta pirmā civilās aizsardzības apvienotās komisijas sanāksme, kurā Ogres rajona teritorijas novadu, dienestu un likumsargājošo iestāžu pārstāvji pārunāja rīcību pavasarī iespējamo plūdu gadījumā. Tie plūdu riski šobrīd ir vērtējami uz kaut kādiem 50%, bet ne vairāk. Jāpiebilst arī tas, kad, es saku arī pēc šodien uzklausītā, kad principā šie te plūdu riski, kā saka, viņi vienā vai otrā veidā ir tā zināmā mērā arī regulējami. Tātad, kā jau es teicu, mums vairāki hesi uz Daugavas, ja, un hesi, kā saka, arī tie ir galvenie, kā saka, šie tie aizprosti, kā saka, kas šo te ūdens līmeni, kā saka, vienā vai otrā situācijā var nedaudz arī paregulēt. Sanāksmes laikā tika pārunātas galvenās nostādnes, kā dabas krīzes gadījumā jārīkojas pašvaldībai, kā kārtības sargājošajām iestādēm un kā dienestiem. Notikusi arī konstruktīva diskusija par dienestu materiālu un cilvēku resursu pieejamību plūdu seku novēršanā un glābšanas darbos. Noteikti iesaistīšanās darbos, un tā kā mēs esam Ogrē arī dislocējuši inženieru tehniskais bataljons, tad mums tajā specifikā ietiek arī šie spridzināšanas darbi. Ja būs dots tāds uzdevums, tad mēs, veiksim šos spridzināšanas darbus. Tad, protams, mēs arī pie cilvēku evakuācijas, transportēšanas sniegsim atbalstu, teritorijas, norobežošanai, apsardzē, un vēl jau, pēc situācijas būs nepieciešams. Mēs, protams, ka palīdzēsim tādā gadījumā ar telpu resursiem, ja, ar mūsu, un tātad cilvēks izmitināt palīdzēsim, un arī cilvēks pabarot, ja būs vajadzība. Mēs esam arī agrāk bijuši gatavi, un es domāju... Uģis Ulmans arī norāda, ka pašvaldības policija apzinājusi plūdu riska zonā esošās dzīvojamās mājas. Policisti apciemos apmēram 20 privātmāju īpašniekus un informēs par gaidāmo risku, kā arī izsniegs sagatavotos brīdinājumus, īsas, būtiskas pamācības, kā rīkoties plūdu gadījumā. Kādā veidā jāatstāja, šīs te mājas, jā. Tas ir noteikti jāizslēdz, visas elektroierīces, gāze noteikti jānoslēdz, tā skaitā arī ūdens jānoslēdz, ja ir iespējams, ir jāiztaisa arī akas, kā mēs zinām, jā, arī šim te ūdenim, kurš nevienmēr ir tas pats tīrākais, saplūstot tā, kā tas ūdens var kļūt nedzerams. Noteikti ņemot līdz, tās pirmās nepieciešamības, lietas, jā, kas ir siltās drēbes, jā, dokumenti, nauda. Tātad šeit mēs redzam vārdu pilnā nozīmē Ogres ielu. To nesenā pagātnē nācies piedzīvot arī daudziem Ogres iedzīvotājiem. Savukārt Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs Edvīns Barkevičs informē, ka nepieciešamības gadījumā līdzekļi glābšanas darbiem vai plūdu seku novēršanā tiks ņemti no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Pašvaldība saņēmas arī reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas solījumu, ka stihijas rezultātā radušo plūdu novēršanai iztērētie resursi tiks atmaksāti no valsts budžeta. Dats Ribalska, Zana Tereško, Ogres televīzija.